ēst var visu, tikai jāsaprot, ko, cik daudz un kurā brīdī. Nu, nebūs tā, ka mēs ēdīsim vienādi, kad skriesim maratonu, vai ēdīsim vienādi, kad mēs ejam, es nezinu, svaru zāli, piemēram. Par uzturu mēs varam ļoti labi palīdzēt atjaunoties. Ir lietas, kas ir jāsaprot, ko, kādā veidā, cik daudz, vajag paskaitīt pie kādām slodzēm. Bērns pasaka visu, kā viņš domā, ka viņu slikti baro un skolā ir garšīgāk vai otrādi. Esiet sveicināti starptautiskajā leduskapju dienā. Labi, nav jau aprīlis, es te pats izdomāju, es nezinu, vai tāda ir, bet mēs esam daudz dzirdējuši teicienu, tu esi tas, ko tu ēd. Šodienas galvenā tēma būs uzturs, un šī tēma ir arī ļoti aktuāla, neatkarīgi no profesijas, kuru pārstāvat. Tā ir ļoti svarīga homo sapienam, cilvēkam. Bet mūsu fokus, protams, ir sporta aprindas, un šoreiz Sporta izglītības aģentūras mācību daļas vadītājs Kaspars Zvaigzne ir ciemos, un tāpat sporta uzturas pasniedzēja Signe Rinkola. Esiet sveicināti. Kā jums tā leduskapju starptautiskā diena ir? Svētku sajūta. Nu, kā to liela daļa katru dienu pieiet, vai ne, pie tā leduskapīšana? Jā, kāds ļoti draudzēs leduskapu. Par to sporta aprindu, sabiedrību. Cik lielu fokusu tas vienmēr ir kā roku rokā. Šad tad tā kāja paslīd, šad tad mēs sev atalgojam, šad tad treneri īpaši tam pievērš uzmanību. Liela daļa tie ir vecāki. Kāda ir tā situācija tagad, tie pēdējie novērojumi? Plašs jautājums. Un tas ir ļoti tagad populāri, ļoti moderni, bet arī pašā arī laikā, tas prasa arī, es negribu pateikt piepūli, bet laikam arī piepūli. Kā es saku, sportā nav nesvarīgas lietas, un ļoti, ļoti daudz interesējās tagad par uzturu, un tieši saistībā ar sportiskām aktivitātēm vienalga, vai tas ir Latvijas Olimpiskās vienības sportists, vai tas ir vienkārši cilvēks, kas sporto priekš sevis, vai tas ir priekš veselīgā dzīvesveida, bet uzturs tagad ir ļoti, ļoti, ļoti populārs, jā. Sporta izglītības aģentūrā? Viens no populārākajiem priekšmetiem. Absolūti, jā, un studenti vienmēr ļoti gaida uztura zinātnes lekcijas, un kā ierasts šīs lekcijas mums ir mācību kursa noslēgumā, pašā beigu daļā, tad mēs jau esam izgājuši, cauri lielai daļai programmas, un studenti uz to brīdi jau ir pietiekami zinoši, jau salīdzinot to, kādi viņi ir bijuši sākot mācības, un parasti grūtības sagaidīt, jo visiem šķiet, ka tajā leduskapja dienā, kas ir katru dienu, ir kaut kādi leduskapja noslēpums. Un šo noslēpumu katrs vēlās atklāt, un šodien informācijas ir ārkārtīgi daudz, tā ir pieejama, tā ir daudzveidīga. Katram ir no tiem avotiem, kurus mēs redzam kaut kur tur ārā pasaulē, katram ir sava taisnība, viena taisnība pārraksta otra taisnība, un tā mēs esam tādos nebeidzamos meklējumos, kas mums var iedot, ja teiksim, to pareizo ceļu. Pretī tam, kad tas, ko tu ēd, kļūst par tevi un par to, ko tu sasniedz, vai ne? Jā, studenti ir ļoti dažādi. Kāds zina kaut ko vairāk, kāds zina kaut ko mazāk, bet jautājumi vienmēr ir ļoti, ļoti daudz, un jautājumi ir ļoti dažādi, un jābūt gatavai uz to atbildēt. Bet, kaut kā mēs tā visam tiekam galā, jā. Cik traki jautājumi? Tad jālātie man par visu kaut ko var pajautāt. Par jebko. Laikam tas stopa jautājums, ko mēs jau Kaspar runājām, tas man ir ļoti grūti, laikam, ar kaut ko pārsteigt. Diezgan grūti. Es tā kā vienmēr esmu tam gatava, pārsteigt ir diezgan grūti. Un tāds visinteresantākais jautājums, kas man ir bijis, pilnīgā nopietnībā, man viens students pajautāja, kāda ir cilvēka gaļas uzturvērtība. Tanī brīdī es tā iepauzēju. Atklājāt kanibālu. Ja es kaut ko nezinu, es parasti saku, es uzzināšu, pajautāšu kolēģiem. Apmēram tā, kad es saviem kolēģiem pajautāju šo jautājumu, bija pauze, un tad bija tāds jautājums, kam tu lasi lekcijas? Bet izdevās atrast, ja? Bet kā izrādās, man mājās arī tāds viens mediķis, jā, kas pa zinātni tur kuļās un mēģina atrast dažādus pētījumus. Mēs atradām pētījumu par kanibālismu, jā. Tad pēc tam es interesantiem, man liekas, arī atsūtīju to pētījumu. Tur bija labi, tur tas tā kā dzīves cilvēks tā pētīt, tā nevar šī jautājumā, tas jau arī tā ētiski nebūs pareizi, bet šādi jautājumi arī mēdz gadīties. Tas, protams, ir joks no tās ikdienas, jā, bet... Jā, tas tā interesanti tā, bet tas, par ko var jautāt, jā.
Bet par to pārtikas kvalitāti vispār, par ko runā visā pasaulē, mums kaut kur vēl savā ziņā ir paveicies. Ja mēs nesen runājām vienu no Latvijas, kas dzīvo Amerikā, viņš saka, tās ir šausmas, tur jau ir grūti atrast normālu ēdienu. Novērtējiet to, ka kaut vai ja Latvijā saka, ka nav tur Itālijas kvalitāte, bet mums tāpat viņa ir labāka nekā, piemēram, Amerikā. Ar visu to, cik daudz tie jaunie sportisti un treneri ieliek to kā vēl tikpat svarīgu sastāvdaļu, kā trenēties, slīpēt savu talantu, slīpēt savu prātu un būt psiholoģiski un mentāli gatavam, ka arī tas ēdiens un viss, ko tu lietas sevī, tas arī rada gan mentālu, gan fizisku pēctecību. Tad parādās tās atšķirības, kā es saku, sportists arī ir cilvēks, vienmēr un visās jomās. Bet tās būs atšķirības. Es vienmēr saku, tās cilvēks parastais, kas varbūt sporto ļoti, ļoti minimāli savu prieku pēc. Un tad jau, kad parādās tādas lielākas sportiskās aktivitātes, tas uzturs atšķirsies gan. Jo ar uzturu mēs varam palīdzēt, gan kaut ko sasniegt. Labi, es negribu pateikt, ka uzreiz tas rezultāts, kā citi domā, kā ar uzturu mēs pa 80% uzlabosim rezultātu, noteikti tā nebūs gan. Bet savus 40–50% tas noteikti var dot. Ar uzturu mēs varam ļoti labi palīdzēt atjaunoties. Ir lietas, kas ir jāsaprot, ko, kādā veidā, cik daudz, vajag paskaitīt pie kādām slodzēm, un tad to visu tā kā jāizstāst un jāiemāc, lai vispār saprastu. Kurš produkts ko satur, kā mēs varam ar parastiem produktiem to nodrošināt, un tad jau mēs varam rakt dziļāk un meklēt kaut kādu speciālu uzturu. Kas ir lielākās kļūdas? Jūs esat tā izkristalizējuši, ko paši treneri novērojuši, ka paši sportisti saka, ka tu it kā jau tu vari apēst tur jebko, it kā tu tā uz to brīdi nejutīsi. Steiku apēst spēles dienā. Tu jau nejutīsi it kā tādu, to, ka tev vēders viņi tur pārstrādā visu dienu. Varbūt, būs kaut kāds bezspēks spēles dienā vai nevarēs uzlikt tik labi. Kaut kādi šādi piemēri daudz, ko jūs stādat priekšā kā sarkanās gaismas. Nedariet tā. Ir kaut kādas sarkanās gaismas, sarkanie karogi tie saucamie, jā, noteikti, un tad vienmēr, tas pašs steiks, jā, labi, vienmēr būs izņēmums, un varbūt kādam vajadzēs to steiku apēst, bet, ir kaut kādi zelta likumi, kas saistībā ir ar sportu un kas ir jāņem vērā, un steiks pirms slodzes nebūs labākais rezultāts noteikti. Kā es teicu, mums būs smagi, grūti, vai kārtīgi piesties, vakarā. Frī kartupeļus ar čipšiem un hamburgeru ir garšīgi, bet nākošajā dienā tas tāds labs rezultāts nedos. Tā pašsajūta, tā kā tas sportists jutīsies, vienalga tas sportiskais cilvēks, kā jutīsies, tas ir tas svarīgais. Tās lietas, ko saprast, ko kurā plauktiņā liekam. Es saku, ēst var visu, tikai jāsaprot, ko, cik daudz un kurā brīdī. Un arī jāsaprot, kādas slodzes, treniņi var būt vairāki dienā, un arī tas uzturs noteikti atšķirsies. Nebūs tā, ka mēs ēdīsim vienādi, kad skriesim maratonu, vai ēdīsim vienādi, kad mēs ejam, svaru zāli, piemēram. Viena no lietām, ko es aizdomājies, es kaut kad braucu līdzi VF komandai izbraukumos diezgan daudz. Un tā, kad tu brauc ar viņiem, tev ir uzklāts galds, tur zīvis, vistas, viss kaut kas un saldēja un viss. Un, kad tu ēdi, kā ēdi, es ēdu, kā ēdu, tu uzliec ekstri, jo tev tā ir viesnīca, viedra galds. Un tad es ātri jūtu, ka nāk klāt, jo tā atšķirība jau ir tāda, ka viņi ēd pat varbūt 2 vai 3 reizes vairāk nekā es, bet viņiem iet noskriet. Viņi no rīta treniņā noskrien, un vakarā noskrien, viņiem ir spēle, stress, es filmēju, intervēju, montēju. Man tas nezinu, es aizēju varbūt sporta zāli, bet tas maldīgais priekšstats par to, ka posties, kā sportists tāda, posties, cik viņš tur apēd, ko viņš tur dara. Viņš jau neredz to darbu, ko tas sportists nodedzina, cik viņš noskrien, cik viņš patērē. Tā ir, man liekas, tāda viena lieta, kur baigi neviens tā, man liekas, nerunā par to, ka neskatieties uz sportistu šķīvi, tas ir varbūt maldīgi. Gan porcija lieluma. Cilvēks parastais un cilvēks, kas ir saistīts ar sportu, un arī tādi sevi cienoši sportisti, kas tanī visā ir iekšā, kas ļoti skatās to savu treniņu plānu, viņi arī ļoti īstenībā skatās, ko viņi liek tanī mutē. Ļoti. Un viņi ļoti labi zina, kurš produkts būs viņam labs, jo nebūs nekad 2 vienādi cilvēki. Nekad. Un vienmēr tie ir arī tādi izaicinājumi. Un tad ir arī jāizstāst un jāiemāc tās pamatlietas. Es nezinu, piemēram, stāsts man ļoti daudz jautā jauniešu treneri tieši komandas sporta veidos. Kāpēc tur ir, piemēram, 2 spēles dienā? Kā jau mazajiem tur notiek vai lielākajiem?
un viņi paņem līdzi tur savus maizītes pierādziņus, ko viņiem iedeva līdzi, un kāpēc viņi uz to otro spēli nevar pamosties. Viņi pamostās tikai, spēles beigās. Ļoti vienkārši. Viņi sevī tā kā ietūcījuši to visu ēdienu, kas ir līdzi, kamēr viņš sagramojās. Bet tur jau nāk to, ko studentiem ir mācīts. Fizioloģija, bioķīmija, viss kopumā. Organisms nevar vienlaicīgi darīt tādas vairākas lietas. Protams, ka viņš to dara, bet viņš nedara ar visu atdevu. Viņam ir grūti, viņam vajag no sākuma sagramot, un tad viņš iet tādā fiziskajā aktivitātē. Un tad, kamēr tas viss ir, jo mēs paši zinām, kad mēs kārtīgi pēdam, mums kā baigi sportot negribās. Mums gribās pagulēt, pasēdēt un vispār, es nezinu, padomāt par dzīvi savādāk. Un tur ir tās nianses. Jo ļoti būs svarīgi laiks, kāda slodze, cikos tur ir tas uzturs uzņemts, ko mēs esam uzņēmuši, un tur tās nianses arī saliekās. Jā. Vai tas, ka šis priekšmets ir viens no populārākajiem, vai tas norāda kaut kādas sabiedrības tendences, vai tas norāda, ka tie treneri gatavojas tam, ka man netik daudz varbūt prasīs par klienti par pareizu tehnisku izpildījumu vingrinājumam vai treniņu plānu, bet viņam prasīs, ko man ēst? Viennozīmīgi. Protams, un kas arī būtiski ir, ko mēs cenšamies šī kursa ietvaros iedot cilvēkam, ir šis te kopējais, tāda vispusīga laukuma izjūta, ka mēs zinām tas, ko Signa minēja, kā strādā fizioloģija, kā cilvēks atjaunojas, kā tajā visā integrējam klāt atpūtu, psiholoģiju, uzturu un vispār, jo citādi cilvēki, tie, kas nāk pie mums mācīties, viņi ir kaut kādu iepriekšēju pieredzi ieguvuši. Un viņi jūt, kuras ir tās jomas, kurās varbūt viņu zināšanas atpaliek no tā, lai viņi spētu veiksmīgi kļūt par treneriem, un kuras ir tās viņu nedrošības zonas un uzturs, kā jau es minēju iepriekš, dogmu ir pietiekami daudz. Maldu ir pietiekami daudz, izaicinājumu ir pietiekami daudz, un tāpēc tur mēs pastiprināti cenšamies meklēt šīs atbildes. Un kursa ietvaros mēs cenšamies to visu pasniegt tā, lai aizpildītu pēc iespējas vairāk šos baltos plankumus, un uzturs ir tāds pats magnētiskākais, ja, kuram nepatīk labi paēst. Un līdz ar to visi tie dogmatiskie jautājumi, kas gadu gaitā nāk līdzi, gan mums, kā ikdienas sadzīvē, ko ir labi ēst, vai neēst pēc 6, vai nedzert to, vai neēst vēl kaut ko citu, un vai labi iedzert talu pēc sporta nodarbības, un tā joprojām. To visu normālam, sevi un sporta zinātni izzinošanu cilvēkam, tie ir tādi ārkārtīgi augstas prioritātes jautājumi. Jā, tā ir. Cilvēkiem ir, pirmkārt, visi nāk dažādi. Katram var būt kaut kādi savi uztura, paradumi vai, es nezinu, dažāds tas uzturs. Tad ir ļoti moderni, katru gadu parādās kaut kāds jauns uzturs, virzieni. Tad ir vegetārais uzturs, vegānais uzturs, tad ir tā diēta. Un te viņi visi mēģina, un tad jautājumi parādās jautājumi, un ļoti bieži studenti arī jautā jautājumus, kas attiecinās uz sevi. Ir kaut kāds varbūt arī, jo es tā kā mēģinu izstāstīt tās pamatlietas, to bāzi, un pēc tam jau tas viss apaug, un tad ir jāmācās vēl noteikti klāt. Un tad jau arī visi saistībā ar veselību. Tur ir tā kā jāsamiksē to kopumā. To sports, tas veselības stāvoklis, tā slodze, tās zināšanas, kas ir iegūtas, un tad jau viss tas rodās. Jā. Un miegs iet arī pie uzturu klāt? Tagad es teiktu, ka miegs ir ļoti, ļoti būtiska daļa. Jā. Mēs ar uzturu arī varam uzlabot miegu un varam arī pasliktināt miegu. Jā, tas viss tad vienā katliņā būs, jā. Un turpat tas alus arī. Un tas alus. Alus vienmēr ļoti daudz jautā, jo, protams, es stāstu tur, kas ir kalorijas, un es vienmēr saku, es tādu piebildu sportisti, jo, protams, alkoholu nelieto, bet tomēr atceramies to. Un vispār pasaulē par alu runā daudz, un jā, kad alus tā saucamais recovery ir atjaunojušies dzēriens, bet tur tā kā paliek tas, ka tas ir bezalkoholiskais alus, ir dažādas nianses, jā. Bet visi ļoti interesējas, ko, kā, cik daudz, kāpēc ne. Un alkohols īstenībā, ja mēs runājam par alkoholu, alus satur vismazāk kalorijas. Un tad visi uzreiz priecājās, un te es saku, kurš tad cienošs? Nezinu, vienalga, Latvijas, ne Latvijas, tas ir 100 gramos produkta. Mēs taču nedzeram alu 100 gramos. Es saku, tur tās niansītes arī saliekās. Labi, par, piemēram, Novaka Džokoviču stāstu, cik tas ir nopietni aizķēris, cik ir varbūt novērots arī Latvijā, kas uzdod jautājumus, vai tas var, jo tie, kas, man liekas, neizlasa grāmatu, līdz galam arī tā kā virsrakstu līmenī redz, viņš mums tagad ir gaļu nēd, ir vegāns un tā tālāk, viņam ir savi
dietologi un tā tālāk, un varbūt tik daudz viņš nezina, cik daudz viņš lieto dažādas medikamentus, lai aizstātu to visu, lai aizpildītu to pilnu buķeti ar vitamīniem, visu nepieciešamo organismam. Tur jau liekas, jā, kad tiešām tikai virsraksts un liekas, visas tagad neēdīšu to vai šo, vai būšu kaut kādu uzturu piekritējis un uzreiz viss notiks. Tik liela augstuma zvaigznēm, tur ir neviens dietologs uzturs speciālists, kas visu izskaitļo, un tur būs noteikti liks klāt lietas, kas trūkst, ko vajag papildināt. Tas nav tā, es neēdu gaļu, un tagad viss notiks. Protams, ir pētījumi. Jā, bet tas tāds bīstamais trends. Tas ir tas, jā, bet, cik es esmu saskārusies ar vegānu uzturu piekritējiem, es negribu nevienu apvainot, ir tādi ļoti gudri, kas tiešām to visu ir gājuši cauri un ļoti to visu pārdomā. Visu var nodrošināt, bet tas ir ļoti liels papildus darbs. Un tas ir arī izaicinājums man un tam sportistam, vienalga trenerim, speciālistam un visu kopumā. Bet tas nav tā, ka es tagad neēdīšu gaļu un būs labi. Būs brīži, kad to gaļu varbūt arī noteikti nevajadzēs, un gaļu noteikti var aizvietot ar citiem produktiem. Bet tur ir tā lieta, kad paliek tas, ka liekas, ka es neēdīšu to vai šo, un tad būs labāk. Tur ir apakšā arī veselība, cik ir vesels mums kuņģa zarnu trakts, es saku, kādas slodzes, ko mēs varam, kāds var būt blakus saslimšanas, kā es teicu, sportists tikai cilvēks. Un tā tas viss arī saliekās. Tas nav tā viennozīmīgs. Tagad nedarīšu to vai nedarīšu to. Tur tā nebūs, gan. Priekš tam jau es gribu noteikti pieminēt, mums ļoti populāri tagad pa uzturu runāt, un tā mums ir uztura treneri, mums ir uztura kouči, mums ir uztura farmakologi, es nezinu, kas tas ir, piedodiet, uztura farmaceiti, tad mums ir vēl tur kaut kas tur bija, bet īstenībā, Latvijā tā nav. Mums ir uztura speciālisti, mums ir dietologi, un es esmu mācījusies šo specialitāti 8 gadus, un es mācos visu laiku vēl, un nozīmē, ka es varu apgalvot, ka es ļoti daudz lietas, ko nezinu. Man ļoti patīk runāt ar mūsu kolēģiem, kas, doktor Laila, doktor Jānis, mēs vienkārši runājam, lietas izrunājam. Jo, ko es nezinu, es viņiem pajautāju, man nav kauns pajautāt. Vai arī viņi kaut ko pajautā man, un tā tas viss rodās. Vai, piemēram, students pajautā kādu jautājumu, pa kuras neesmu pārliecināts, es saku, labi, ok, es paskatīšos nākošo reizi, un es atbildēšu to jautājumu. Tā nevar tā. Jā, es visu zinu. Noteikti nē, to es par sevi nevaru pateikt gan. Neviens vīrs nevar, tā ir viena no tādām pamatlietām, ka it īpaši treneri, tie, kas vēlas kļūt par treneriem, viņi cenšas, un tā ir ļoti, apsveicama tāda deksme, kļūt par tādiem universāliem kareiviem, ka mēs pārzinām pilnīgi visu, ar ko mēs nodarbojamies. Un savukārt mēs savu kursu ietvaros, kas ir pietiekami intensīvs kurs, ja mēs cenšamies ielikt, tās pamatzināšanas, lai cilvēks justos komfortabli un spētu sevi realizēt, un tā pašā laikā apzinātos to brīdi, kurā ir jāmeklē palīdzība kaut kur ārpus, gan medicīniski, gan uzturziņā. Zināt virzienu. Tieši tā, jā, saprast, kad ir jāmeklē papildus palīdzība. Un tas, ko Signe pat minēja par tām daudzajām diētām, kas nāk un iet, sporta mārketings mūs visus uztur ļoti labā tonusā, ik pa laikam izdomājot kaut ko jaunu. Mums nāk jauni treniņu veidi, kas pēc būtības ir tas pats, tikai saucās mazliet savādāk. Kādreiz bija kalanētika, tad nāca body arts, un tā mēs mainījāmies tādēļ, lai cilvēkiem, lai sabiedrībai būtu interesanti un uzturētu vienkārši mūsu tonusā. Un tieši tas pats ir ar visdažādākajām diētām. Nāk jaunas diētas, nāk jauni nosaukumi, ja mēs kaut ko pārkombinējam. Vienkārši, lai mēs nezaudētu asumu. Bet tagad arī ļoti laba tendence skatos treneri, kas trenē, piemēram, bērnus, jauniešus. Viņi ļoti daudz man sauc lasīt lekcijas. Viņi tieši, es saku, kam? Viņi saka vecākiem. Lai vispār tā nav tāda, es negribu pateikt, ka tā tad zinātniski, medicīniski pamatot lekcija. Viņš saka pamatlietas, lai viņi vispār saprastu, kurā virzienā iet. Un tā ir tiešām tāda tagad laba tendence. Un pēc tam tie vecāki raksta man jautājumus. Es saku, es vienmēr atbildu, labi, tas notiek pašā dienā un viss. Un jebkurš var man kaut ko pajautāt. Un es redzu to tendenci, ka tie vecāki interesējās un tie treneri arī interesējās. Tas ir ļoti labi. Tas tiešām ļoti labi. Sarunas noslēgumā tikai aicināšu kafejnīcu, restorānu, ēdinātāju. Cilvēks, kas rūpējas par savām ēdienkartēm, arī aizvedot bērnus vai jaunos sportistus bērnu ēdienkartē, kas mums ir frī kartupeļi, nageti, eļļā, cepti, un es baigi neesmu redzējis tur neko baigi veselīgo pizzas un kaut kas. Tā ir ok, to jau var kaut kad, bet piedāvājiet varbūt vēl alternatīvu ar pielieciet kārtīgi tur tomātus gurķus klāt kaut vai vienalga kaut ko tam līdzīgi. Tas bieži vien tiešām tā ir problēma, kas, man liekas, veido jau to
Tas bērns, kā viņam pirmais ir Bērns, kas sporto skolā pabarot, ir problēma. Jā. Tas ir pirmais jautājums, ko dot līdz bērnam, kas sporto, kas visu dienu ir mācījies skolā, un viņš tagad aug attīstās, un viņu ir jābaro. Jo mēs tā kā rūpējamies, lai tas būtu tomēr vesels sportists. Viņam ir jāpaug ar muskuļu masu, kas ir normāli. Viņš attīstās, viņam ķermenis attīstās. Un labi, ēdināšanas skolā ir atbilstoši ministra kabineta noteikumiem, kā es parasti saku, bet ar to jau nepietiek. Un tad vecākiem ir jādomā, ko dot līdzi. Un tas nevienmēr ir ērti, bet varianti jau nav īsti. Es nezinu, kā tagad baro dziesmu svētkos. Es esmu dzirdējis visu kaut ko, bet es ceru, ka labi. Bet ir jāatcerās to, ka arī bērns, kas dejo visu dienu, vai bērns, kas dzied visu dienu, tā ir fiziska slodze. Tur vajadzētu būt tādām niansēm mazliet, bet es ceru, ka tā arī ir. Beigās te joprojām ir bērni. Tādēļ mēs arī nevaram viņus tā īsti nogurdināt Tieši tādu ļoti, ieturētu līniju. Ja beigās viņi sagurs un tad būs jauna problēma, ko risināt. Tāpēc vecāku loma ir tāda, ļoti izteikta ekvilibristika. Ļoti bieži man kabinetā, kad atnāk bērni ar vecākiem, tad ļoti interesants paskatīties. Tad bērns pasaka visu, kā viņš domā, ka viņu slikti baro un skolā ir garšīgāk vai otrādi. Tad nabaga mamma vai tētis sēž un pilnīgi nezinu, ko atbildēt. Man arī tā ir gadījies, jā. Un tad man saka, ka viņš neko neēd, bet tā jau arī nav. Un es saku, ir arī tas, kas uzturs jau nav tikai uzturs. Tā jau ir, psiholoģija, fizioloģija viskopumā, jo jāmāk ir izrunāt šo problēmu, jāmāk ir saprast, kas tad notiek. Un tas jau arī nav tikai tā kā ar naglu iesistiekšanu. Tur ir visāds nianses un jāatrod noteiktam katram cilvēkam, vai viņš ir liels vai mazs vai ļoti, izcils sportists. Katram var kaut ko piemērot. Un tad tas viss arī tur sākās tā spēlēšanos ar to visu, jā. Paldies jums par sarunu. Rūpēsimies par savu un apkārtējo vēderiem, veselību un izglītosim jaunos trenerus. Paldies, ka skatījāties!